radīja dārzu austrumos no ēdenes un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai, un dārza vidū bija dzīvības koks, un laba un ļauna atzīšanas koks. No ēdenes izplūda upe, lai dzirdītu dārzu. Tur dārzs sadalījās 4 straumēs, pirmās vārds ir Pīšona. Tā apvij visu Havīlas zemi, kur ir zelts. Tās zemes zelts ir labs, tur ir bdelīs un oniksī. Otrās upes vārds ir Gihona, tā apvij visu Kūšas zemi. Trešās upes vārds ir Jidegela, tā tek no Asīrijas uz austrumiem. Ceturtā upe ir Perāta, no ēdenes izplūda